1, 2, 1, 2, 3. Mūsu intervijas sāksim ar vienu no pieredzējušākajām gājējām, kurai gan tomēr šis ir pirmais garais pārgājiens, bet tomēr tu esi gājis pārgājienos ar mums kopā. Jā. Tātad, kur mēs esam? Kur mēs esam atnākuši? Jūrkalnē. Šodien es spēju pateikt, kur mēs esam. Tas jau ir progress. Tas ir baigom. No. Kā vispār jūties? Slapja. Kādā ziņā? Slapja. Tiešām burtiski nosvīdis sivens. Un cik mēs šodien esam gājēji? Šodien mēs bijām no sākuma 10, tad mēs 2 pazaudējām. Jā. Kas kaut kur nāk no tur, tālu. Tad es tātad līčā. Tā kā jā. Skaidrs. Paldies tev. Laiku pagaid vēl tiem, tu gājies ciemos. Čau. Es no sākuma pie jums diviem vērsīšos, jūs jau esat ar mums gājuši vienreiz pārgājienu kopā. Ar ko šis pārgājiens atšķirās no tā tur iepriekšējā sen atpakaļ? Šajā laikam daudz vairāk spēka jāpieliek. Šis ir grūtāk? Nākošā diena būs daudz grūtāk. Pagaidām nevar sapratīt. 30 km pagājuši, toreiz, kad mēs gājām, likās baigi daudz. Tagad jau var teikt pusi noiet. Tagad ir pusi gandrīz no 30, tagad 13 ir tieši. Pagaidām vēl nav. Jūs jau pagājušo reizi tik ātri gājāt salīdzinoši visiem pārējiem. Kā tev, Zene, tev ir pirmais pārgājiens ar mums kopā? Kā tu jūties tik tālu? Ir nogrums un tā, kad bišķi jūt gājas. Bet, jā, es tur ir rīt laikam ies trakāk, ir 50 km. Gan jau mēs tev sadakterēsim šovakar, lai tu rītdien var arī iet. Kārtīgi paēdīsim, atpūtīsimies, un tad jau varēsim arī rītdien iet. Labi, pagaidām tā. Čau! Čau! Labi, kā labi jūties, tik tālu nonākuši? Uzlikt 2 plākstienes, lai nerastos. Tu uzlic. Man bija riepas jānomāja. Jā, kas notika iepriekšējām riepām? Man viņš saplis lietas riepas nebūs pieejams. Tas jāiet uz nolīdo. Skaidrs. Kā jums šeit mums vēl jāiet? 20 dienas. Esat gatavi šeit uz vieniem? Jā. Un rītdien 50? Nu, gan jau. Tas 50 tāds nereāls laikās. Tas vien no rīta jau. Ja 4 no rīta izies, tad jau... Mēs 4 iesim? Cikos mēs sākām? Nē, No 1 3 no rīta. 10 pār 4 mēs sākam. Jā, bet no 1 3 no rīta mēs ejam? Jā. Nu, atkarībā kā... Mēs tagad noiesim 30. Mums vakarē Īsā jātiek. 35, jā. Bet vakarē ir jātiek mājās, kad ir pēdējā transporta. 7 pēdējais. Nu, un tu gribi stopēt reāli, vienkārši naktī? Nē, labi, 3 jau vajadzētu īstenībā. Nē, nu katrā ziņā jāiet tā, lai tiek. Nu, mēs tagad vienkārši aiziesim, pagulēsim, paspēlēsim spēles. Nu, spēles vēl, kur tu esi? Nu, man ir kārtis! Jāguļās un jāceļās. Kristīna, pastāst ātri, kā tev bija šķērsot upi? Kas? Kā tev bija šķērsot upi? Nu, tā kā man nepatīk. Vispār tagad plikām kājām pakriņiem, nu, tad višķi stāpēt. Nu, čels. Ok. Čau! Čau! Kā mēs redzam, ir iestājies vakars. Pamazām kolektīvenčiem šaks. Mums vēl ir jānoiet kādi plus-mínus 8 km 9. Tur ir pārējie. Kaut kur. Kristīna, vai mums ir kādas ziņas no Reiņa un Vikas? Es
esmu pārāk slinks, lai paņemtu ārā telefonu viņiem piespīt. O, brīdis bija vienkārši tev bija pirmā intervija, jo tu biji pazudus mums. Pastāst, kur tu gāji? Es gāju šeieni. Kur tas ir uz šejieni? Pāri ostām es esmu tagad Mūžos. Kādas sajūtas? Forša. Kā kājas? Es pat viņus jūtu. Parasti tā ir problēma. Nezinu, kā jau galīgi ir. Varēšu šodien vēl noiet kāds 20. Viņš saka, jā. Tu gadījumā netrenējies kaut kādā sportā? Nē, nenodarbojas ar sportu. Kāda tev sajūtas? Rotons nekraukšu. Viss traģēdija. Piekrīt. Tikai tas nav rotons. Jā, vai ne? Vai tas kaut kāds? Es nemāku krievi. Labrīt, Zene. Labrīt. Nu, pastāst savas spilgtākās emocijas pa vakardienas gājienu. Spilgtākās emocijas. Es saprotu, kā mēs redzējām to bāku un likās, ka viņa tepat mēs gājām. Tad tomēr tā bija tā gausā jūdzi, ja? Jā, bet tā bija tik ideāla sajūta atpūst tā vakarā. Jā, tas bija tā vērts. Kā tev? Man... Es nezinu īsti. Šoreiz bija interesantāks ceļš, tādā ziņā, ka bija vairāk akmeņi un tad daudz vairāk ko apskatīt, kā piemēram tās klintis, bet Stāvkrastis. Jā, stāvkrastis un tā. Kādas tavas emocijas? Šīs normāls, vienīgi akmeņi un tad daudz pasmagi. Kā jūs jūties, ka jūs mūs pametat? Skumji, bet nu... Happy forever. Saying